Pārvietojās, ka tika izdarīts bīstami. Vēl viens bīstams mements un Sergejs Naumovs iepriekš viņš Un pretuzbrukums Niževijs 1-1. Nu šeit ļoti precīzi nospēlēja. Vārtī! Gols! Teicama Miķeļa Rēdliņa piespēle uztvēra viņš to ripu un atdeva jau Aleksandram Naumovam, atvainojas Semjonovam tukšos vārtos. Abi divi mūsu gan bijušais valsts prezidents, gan esošā valsts prezidente arī Gavilē. Beidzot, trešajā spēlē sagaidījām. Skatāmies atkārtom Aleksandru. Šeit redzam, ka teicam nospēlē Naumovs, ripi tiek izmest no zonas un Rēdliņš piespēlē Niževijs. Niževijs cenšas apspēlēt, neizdodas, bet pie ripa piesiets Miķels Rēdliņš un atdod vienam pie tālā stāvā esošajam Semjonovam, kas raida ripu tukšos vārtos. Lieliski izspēlēts. Jāatzīmē noteikti Miķeļa Rēdliņa pieslēgšanās šim uzbrukumam pēc atdotās ripas. Sanāca, viņš tikko iznāca un noraidītā soliņu, viņam nekas cits neatlika iesaistīties spēlē. Viņš nolēma pavadīt Zviedrijā Sodertelē, Zviedrijas elites sērijā. Viņa meistarība ir jūtami uzlabojusies salīdzinot ar pagājušo gadu. Cipulis! Piespēle! Vārtī! Mārtiņš Cipulis deva piespēli, ripa neveiksmīgi, bet izrādās veiksmīgi atlicis Mārtiņam Cipulim. Rezultāts 2-1 vadībā. Jāsaka, Mārtiņš Cipulis arī pagājušajā gadā guva uzvaras vārds tieši spēlē pret Slovēniju pasaules čempionātā Austrijā. Otrie vārti. Trešos vārtus, manuprāt, Kircanku Prāns guva jau tukšos. Saku, uzvaras vārds. Uzvaras vārds guva Mārtiņš Cipulis. Skatāmies atkārtot, veiksmīgi atlicis ripa un Mārtiņš Cipulis. Kā vienmēr ļoti augstsnīgs un ieturēts emocijās, laikam pirmo reizi, kas maz rokas pacēla, varētu domāt, ka 100 vārdi pasaules čempionātā. Bet šā vai tā, bet malets sēsnieks un labu piespēli grib izdarīt Panteljevam, noticēja arī redzēja to visu vārds, ar atlec viņam ripu un redzam ripu ieldo Slovēņu vārtos un Mārtiņa Cipuļa emocijas. Svētki turpinās, 8 minūtes 20 sekundes. Niževijs pats apspēlē, lieliski piespēle Semjonovam. Jāiet dziļāk. Labi pieturīt Semjonovs. Pazaudē ripu. Niževijs labi spēlē, Niževijs pietur ripu. Rāda atvaram, lai atvarās. Pats met, nē! Lieliski! Fantastiska kombinācija! Vienkārši kā no grāmatas, kā hokeja grāmatām. Liekā padot. Kā Leonīds nokavēja, jau pats varēja raidīt. Es brīnos, ka Krištans izbrauc tik tālu uz to metienu. Trešo reizi un tukši vārti. Viņš samīkstinājās, bet augstsnīgi ievēroja, ka saulēcīgi pieslēdzās Jerofejovs un otrie vārti un tukšos vārtos. 3-1 otrā perioda vidū esam. Skatāmies, ko teicam atkārtum. Niževijs, tam bija jau nemet. Pats varēja, bet tukšos vārtos. Lieliski piespēle. Skatāmies. Ko var teikt? Cepurnos. Fantastiski, vienkārši fantastiski. Teicam, Niževijs par Krištans izbrauc, vārti pustukši. Ja būtu bijis uzreiz pieņēmis precīzi to ripu, viņš varētu pasaraidīt vārtos. Es domāju, ka šoreiz tam bija jau pirms momenta bija izlējums. Ja būs piespēle, viņš nemetīs, jo iepriekšējās 2 reizes neizdevās. Viņš noteikti domāja, ka meklēs piespēli. Nu, un viss bija perfekti izspēle. Aleksandrs Jerofejovs, trešo vārtu. Viegli izraidīt ripu Tambijam. Divatā. Pats var mēģināt apspēlēt. To viņš arī mēģina izdarīt un gandrīz. Vēl viena! Lieliski 4-1 Latvijā. Izlasīja situāciju, teiksim tā, Aleksandrs Niževijs. Tambijs turpināja kustību, apbrauc riņķi vārtiem un Niževijs atdeva piespēli, jāsaka atkal, tukšos vārtos. Tukšos vārtos. Nu, es domāju, šeit visi ir pelnījuši uzslavas. Gan Leonīds Tambijs, gan Niževijs, gan Herberts Vasiljevs. Paskatāmies. Tambijs apspēlē izlēns vārtiem, turpina kustību Niževijs. Atlikušā ripa un Leonīdam Tambijam, kurš jau to raida praktiski tukšos vārtos. Katrs pielika savu roku šā vārta gūmā. 4-1. Skaista. Jāsaka, otrie vārti šī piecinieka izpildījumā. Nu, nebija vēl Herberts Vasiljevs paspējis nomainīties. Izcīna ripu, cīnās uz gan Tambijos piespēlē Niževijs un... Nu ko, maisam gals. Jerofejovs teica nomainīties. Nu, varbūt nevajadzēs šo metienu izdarīt. Labi, esam 5 un Semjonovs ir Jerofejova vietā. Širokovs turpina atveram Pribonsam ripu jāmet. Un vārtī! Herberts Vasiljevs.
Pēc ātras tribūnas metienu Kristians Ascitrība tieši Herbertam Vasiļam atkal tukšos vārtos. Jā, atkal 4. vārti jau tukšos vārtos. Lieliski spēlē mūsu puiši, lieliski izspēlē 5-1. Nu, kā jau es teicu, jāpacenšas tagad varbūt nākamais mērķis. 5 vārtu pārsvars, lai ieņemtu grupā otro vietu. Lieliski. Pat līdz vārdsakam šķiet rīt nenonāca. Jā, trāpi aizsargam pa kāju, atlēc Herbertam uz mūzi un 5-1. Un es domāju, ka Haralds Vasiļovs varbūt gandrīz, kurš arī klātienā vēro šo spēli, kā viņa dēls Herberts gūst 5. vārds Latvijas izlases labā. Lieliski spēle, lielisks rezultāts. Baudīsim šo mirkli.